Sveiki! Šodien es padalīšos ar jums pieredzē ar Dakar motobloka izmantošanu. Mēs viņu izmantojam aptuveni mēnesi jau šobrīd. Esam nobraukuši apmēram 10 stundas, gan ar pļaumašīnu, gan ar piekabi. Motobloka izvēle mums atnāca tā, ka mēs skatījāmies, vai ņemt motobloku vai mini traktoriņu lietotu. Jo mini traktoriņš lietots ir apmēram līdzīgā cenā kā jauns, pilnā komplektācijā motobloks ar pļāvēju, ar piekabi, ar uzkabēm. Apmēram viņiem cena ir vienāda. Bet mēs nosliecāmies par labu motoblokam jaunam, jo mini traktoriņa gadījumā sevišķi lietota var sanākt diezgan liels ieberziens, jo viņam var sākt lūst viss kaut kas, un tad tur problēma vairāk kā saprašanas ir beigās, un lielāko daļu laika ir jāpavadot viņu remontējot. Ir, protams, arī veiksmes stāsti, kad nopērk un viss kārtībā, un tik maina eļļas un apkopes, un viss iet kā pa diedziņu, bet tādi stāsti nav daudz, cik es skatījos fórumos un internetā meklēju informāciju. Tāpēc arī izvēlējāmies šādu risinājumu. Skatījāmies starp vairākiem variantiem. Pirmo, protams, skatījāmies MTZ-05. Tā ir motobloku leģenda, tā teikt. Viņam ir visādas tur simtiem un tūkstošiem uzkabes un priekšā un aizmugurē, un pa vidu tur modifikācijas, un cilvēki daudzi taiši viņam arī tā kā paši taisa tās agregātus un pielāgo un konstruē un dara, un ir pilns internets ar informāciju, kā MTZ-05 motobloku, kā izdarīt viņam jebko. Viņš ir vecs, bet tagad ir arī iznākuši jaunāki analogi, ir MTZ-08, 09 un, man liekas, arī bija 012 iznākuši Baltkrievijā. Viņus nopirkt šeit nevar jaunus, tikai lietotus 05 jaunākus neesmu redzējis, man liekas. Es apstīšos, ja kaut ko atradīšu, ielikšu te tagad kādu bildīti par viņiem, lai mēs varam redzēt arī, kāds viņš izskatās salīdzinājumā ar šo te motobloku. Tātad MTZ-05, tas ir motobloku ikona un leģenda, un viņa piekabe klasiskā ar izliekto apakšu, tā ir klasika un krēslas, to nevar nepazīt, tas ir, tā ir vēsture, un tas ir ļoti labs aparāts, viņam ir savi trūkumi. Jaunākajās versijās jau viņi ir izlaboti arī, tur dažādas lietas sīkas, un viņam ir ātrumkārba normāla ar ātrumiem slēdzamiem un tā tālāk. Vārds sakot, ja jums vajag tādu motobloku ar daudzām iekārtām, ka jums nepietiek tikai ar arklu ecēšām un pļaumašīnu vai kaut ko, tad jāņem ir tas MTZ-05, bet viņam nav tik platas pļaumašīnas kā šī. Bet to pēc tam. Tad nākamais motobloks, ko mēs skatījāmies, bija Ņeva. Tas arī Baltkrievu ražojums, arī ļoti labs motobloks, līdzīgs MTZ ar visām uzkabēm. Jaunāks ražojums viņš laikam ir, un viņam ir daudz visādi varianti pieslēdzami arī. Ļoti labs risinājums arī, bet arī šāda pļaumašīna viņam nav. Un tad vēl mēs skatījāmies Latvijā, Ņeva Latvijā nav nopērkama arī jauna. Tālāk mēs skatījāmies arī, tagad es pateicu un tagad es sāku domāt, varbūt, kad bija nopērkama, bet tā bija tikai tā versija, kur bija ar frēzi, ar zemes frēzi, mazā versija. Tālāk mēs skatījāmies arī Latvijā pieejamos Veima motoblokus. Viņiem nav tāda kvalitāte, nav tādas pļaumašīnas iespējams pielikt. Skatījāmies, ka viņiem iespējams pielikt tikai tādu, kas ir ar 2,15 cm diskiem, slēdzās ar kardānu arī. Bet tā ir ļoti mazjaudīga, viņa domāta ir maziem mauriņiem, un lielu zāli pļavā viņa nopļaut nevarēs. Un tad vēl mēs skatījāmies tādu motobloku, ko piedāvā Latvijā, un tas ir Vari Global. Viņš ir saucās Vari, un vairākas versijas ir viņam pieejamas atkarībā no jaudas un no pielietojuma.
Bet tur sanāca tā, ka, lai es dabūtu to, ko es gribu uz motobloka, tur tas cipars bija vienkārši nereāli liels, jo viņam ir mainot agregātu, piemēram, ja liek to pļaumašīnu un liek piekabi klāt vai sēdekli, tad ir tā, ka viņam ir jāmaina ne tikai agregāti paši, bet arī jāmaina ātrumkārbas un jāņem nost no konsoles, jāņem nost ar ātrumkārbu un dīvains risinājums, ļoti dārgs, kaut kādos variantos, viņš iespējams sanāk lētāk. Ja vajag tikai vienu iekārtu un izmantot tikai vienam mērķim, tad var ņemt to, teiksim, ja. Bet, ja gribās vairāk kā vienu iekārtu, tad jau ir jāmaina kārbas, un tas jau kļūst neizdevīgs risinājums. Tātad vari globāli sanāca krietni dārgās kā šis variants. Un tagad atgriezīsimies atpakaļ pie Dakara. Tātad šis ir modelis Dakara Panther FD3 Eco. Viņam ir Brixen Straton dzinējs, 13 zirgspēki, benzīna dzinējs ar 98. benzīnu. Viņš ir jādarbina, var ar 95. bet viņš raustīsies, tā kā nevienmērīgi strādās. Un viņam ir pļaumašīna, kas ir 1,20 m platumā. Parādīšu, kā viņi izskatās te apakšā. Tā tad ir 2 diski lieli. Katrs disks ir 60 cm un katram diskam ir 2 naži klāti. Un te augšā viņiem ir ķēde, kas viņus sinhronizē un darbina tur. Un tālāk jau ar sikstu viņi savienojas ar piedziņu motoru. Kāpēc izvēlējāmies šo variantu? Jo pirmkārt viņam ir vislielākais platums, kādu mēs varējām atrast, 1,20 m. Tas nozīmē, ka pāriem bija ap 60, 62, 64 laikam bija lielākais, bet tā ap 60 un 58 tur tādi bija. Tad sanāk, ka ar šo var jebkuru pļavu nopļaut 2 reizes ātrākā laikā, kas ietaupa gan degvielu, gan laiku, gan arī resursus ietaupa. Un otrs, kāpēc mēs iegādājāmies, bija tas, ka viņam bija stūrēšanas mehānisms ne tāds kā citiem, un man likās viņš ļoti sakarīgs šādam te pļaušanas variantam. Viņam var atslēgt stūres safiksāciju, kā šobrīd redzam, kad es griežu stūri, motobloks līdzi negriežas, bet griežas līdzi riepas. Tātad viņš stūrē ar aizmuguri. Un tas viņam samazina nedaudz to apgriešanās rādījusi, kas svarīgi, kad ir pļava beidzās, piemēram, vai tas pļaujamais lauks un vajag apgriezties uz riņķi, tad ar šādā te variantā to ir ļoti ērti izdarīt. Un sevišķi arī, ja tiek izmantota šī funkcija, kas diferenciāla saslēgšana, atslēgšana. Tātad nospiežot šo kloķi, viņam riepas, katra riepa griežas ar savu ātrumu. Nevis tā kā, ja viņš atlaist, tad abas riepas sabloķētas ir. Ja viņš ir nospiest, tad uz pagriezieniem viņas var griezties ar dažādu rādījusu, kā bloķis. Ja? Tad vēl viņam ir no tādām fīčām ir tas, ka viņš ļoti labi kopē pļavas virsmu. Pirmkārt, jau viņš kopē to labi, jo viņam ir plata pļaumašīna, un viņš nejūt mazās bedrītes, ko ir atstājuši, vai lapsas, vai kaut kādas alas, vai arī cūkas izrakušas, ja mums pļavā ir, un tur ir pļavā mums 50 cm iedoba, piemēram, tāda, un viņai jābrauc pāri. Un, ja, piemēram, tas ir tikai viens disks, tad viņš var iebuksēt tajā, iekrist tai bedrē iekšā un apstāties, ja vienkārši. Šis savukārt vienkārši pārslīt pāri. Stūres, visa vadība viņam ir uz stūres, tātad šis kloķis ir braukšana uz priekšu vai arī atpakaļ. Šis kloķis ir agregāta ieslēgšana, pieslēgšana klāt, kā sajūgs, ja var teikt, agregāta sajūgs, ja, un priekšējā. Un šīs ir bremzes. Un te ir ātrums, ar kādu ātrumu braukt uz priekšu un atpakaļ arī. Ātrums viņam ir 8 km/h, kas ir pilnīgi pietiekams pļaušanai. Es pat tik ātri neesmu braucis uz pilnu ātrumu, jo mums te pļavas ir ļoti bedreinas un
Un viņš vienkārši ideāli visu to reliefu nokopē, un vēl nereiz nav bijis tā, ka mēs kaut kur atsistos vai iesprūstu. Arī, ja būtu kaut kāda liela bedra vai kalns priekšā, tad viņu var nospiest uz leju un paceļās augšā. Visa pļaumašīna uzceļās augšā. Pļaumašīnas svars arī diezgan nopietnas, ja salīdzinājumā ar tiem mazajiem. Pati pļaumašīna svēra 65 kg. Pats motobloks, atsevišķi motors riepām un konstrukciju svēr 120 kg. Tā ka kopā te ir jau 200, un ja pats braucējs 80, tad 280 līdz 300 kg apmēram svars ir braucošais svars viņam. Ir groziņš, kur ielikt kanniņu iekšā, ieliekam 10 litri kanni iekšā. Te man ir doma pietaisīt tādu kā jumtiņu, lai būtu tā, ka brauc un saule baigi necepina. No lietus tā nebūs aizsardzība, bet no saules gan varētu aizsargāties, jo tas būtu ļoti vērtīgi. Kas vēl ir labi, krēslam ir amortizators, un tiešām kvalitatīvs un labs amortizators, ko es arī neatradu dažiem citiem ražotājiem. Ir bijuši tādi, pavisam tādi kā maziņi, bet šis tāds kvalitatīvs izskatās, un arī viņš to funkciju savu pildu, un es jūtu, kā viņš labi amortizē. Viņam ir interesanta konstrukcija šeit. Viņš ir piefiksēts pie motobloka klāt, un šajā vietā viņš kustās šādā asī, tā kā pa vertikālo asi viņš kustās atsevišķi no motobloka. Ja, tātad visa priekšnoiet uz leju, bet šis brauc taisni un kopē to virsmu arī. Un tad šeit viņam ir tāds savienojums, kur viņš kustās ap savu asi griežās tā riņķī. Tā ka, ja viss motobloks griežās tā, tad arī šeit viņš kustās. Plus atsevišķi vēl ir tā, ka ir neliela kustība arī tam pašai pļaumašīnai. Ja gadījumā viens cēns ir augstāk, otrs zemāk, tā viņš arī tā smuki izslīpē to virsmiņu un baigi labi sanāk. Jā, tāds aparāts izskatās. Ko vēl man jāpastāsta bija? Tagad es domāju, ka varētu izbraukt un apskatīties, kā viņš darbojas dzīvē. Vēl es aizmirsu piebilst vienu lietu, vēl pirms mēs braucam, ka vadāmība viņam ir tāda, ka viņš vadās ar vienu pirkstu, ja, faktiski. Gan vadāmība, gan arī piešķilšanās viņam ir tā, ka jebkurš bērns varētu viņu piešķilt, teiksim tā, ka viņu rauj. Viņš piešķiļās pilnīgi bez piepoles. Tā kā paņem tējas krūzi, ja vienkārši tā paņem un viss, un viņš ir piešķīlēs. Jā, tā vadāmība viņam ir vienkārša, pļaušana ļoti laba. Skatāmies dzīvē. Es parādīšu uzreiz, kura mēs brauksim. Mēs brauksim šeit pa tām bedrēm un tad tai garajā zālē iekšā. Un tad apskatīsimies, kā viņš to nopļaus.
tagad apskatīsimies, kāds ir rezultāts. Redzējāt jau video, ka te bija tāda bedre un stūra piespiedās klāt kājām. Un ļoti labi, ka ir tā aizsardzība, kad stūra, ja piespiežās klāt kājām, viņa reāli uzceļās augšā un nepiespiežās klāt un nesatraumē. Un redzam, ka te visi kurmi rakumi tiek izlīdzināti reizē. Sienas tiek salikts smuki vāliņā. Viss tiek nopļots, arī vides, arī viss vidus ir nopļots. Nav nekāda zāle šeit pāri nepaliek. Viss smuki tiek salikts vālā. Un redzēt arī, kā uz līkuma tās riepas griežās. Un viņš stūrējās vienkārši super viegli, ja tā, ka tur pat, nav nekāda piepūla vispār. Tas tā kā sēdēt ofisa krēslā faktiski. Jā, un te es izņēmu līkumu, redzēt, kā uz atlīgt apbraucu. Viss notiek. Tā kā tāds aparāts. Ir arī piekabe. Vēlāk es parādīšu kādu video iefilmēšu ar piekabi. Bet kopumā es esmu ļoti apmierināts ar šo risinājumu. Un ja jūs skatāties tieši kā pļaujamo, tad es noteikti iesaku šo, dēļ tā te platuma. Jo mēs skatījāmies arī, kur piedāvā ir kaut kādi 60 un 80 cm pļaujamie, kas ir tādi sarkani un ar 2 diskiem tādiem priekšā. Un viņiem vēl tāda kā mēlīte priekšā atlokās. Viņi arī dažādu veidu lielāki, mazāki, un tie, kas ir maziņie, tie reāli neko neņems. Viņi šādu zāli 100 punkti nepaņems vispār. Viņi tikai varētu pļaut tādu zāli, jo vienreiz nopļauts ar šo. Tā kā uzmanīgi skatieties, ko pērkat. Un, ja ir kādi jautājumi vēl par šo, droši jautājiet, atbildēšu.